Valters turpina strādāt un ielūkoties dažādās, īstenībā tepat blakus pieejamās profesijās. Ja nu jums nav ko darīt, vai nu vienkārši gribat interesēties par kaut ko. Šodien mūs nav apturējuši. Paldies Dievam, neko vēl neesam pārkāpuši, bet ielūkosimies, kas tad ir ceļu policists un kas ir ceļu policista profesija. Ainis man ir blakus, noteikti jau tev arī ar visām pakāpēm ir jāsauc, vai ne? Jā, Rīgas reģiona pārvaldes ceļu policijas bataljona inspektors Ainis Sprukuls, jā. Un to tu arī vienmēr, kad apturi kādu, tad arī jāsaka. Pēc mūsu jaunās pavēles, tas nav obligāta prasība, jā, ja vadītājs gadījumā vēlas, lai viņam stādas priekšā, jā, tad arī inspektors pilno visu penteri noskaita. Cikos tu no rīta celies? Kāds ir tas dienas režīms? Principā sanāk tā, 6 pieceļos, nomazgāju muti, paēdu brokastis, jā, un tad dodos ar savu transporta līdzekli, braucu uz savu pulku, kur mums jau atrodas dienesta transporta līdzekļi. Tad ir visādas formalitātes, jā, ko mēs aizpildam, veidlapas speciālas, kur kilometrāžas sarakstās transporta līdzekļiem, un tad izņemam dienesta ieročus, jā, mums ir speciāla vieta, jā, kur glabājās, mums nav ieroči uz mājām, mēs nenesam, jā, izņem dienesta dokumentāciju un tad dodamies uz darbu. Cik tev pašam kā parastam autobraucējam ir soda punkti? Tas dotajā brīdī man pēdējā gada laikā nav bijuši pārkāpumi. Kaut kādas pāris gadus atpakaļ bija tāds gadījums, kad ar patruļu mašīnu mēs bijām apturējuši vienu vadītāju, jā, uz pārbaudi. Un viņš atpakaļ gaitā uzripoja, bija sajauts ātrums vai kaut kas tāds, jā, un tad es biju kā ceļu satiksmes dalībnieks, jā. Bet es cenšos rādīt arī piemēru, jā, un nepārkāpt ceļu satiksmes noteikumus, jā, un man ar šo nav nekāda problēma. Kas ir tie cilvēki, kas visvairāk pārkāp noteikumus? Te jaunieši, vīrieši, sievietes? Nevarētu tā varbūt izdalīt, jā. Ir tomēr tas kontingents ir pietiekoši ir plaši, jā, nevarētu teikt. Sievietes varbūt mazāk pārkāp, tā varētu teikt, jā. Jaunieši pārkāp, kamēr viņš tikko iegūs vadītā apliecību, jā, tad varbūt ir kaut kāds savādāka domāšana, jā, un tad varbūt paiet tie gadi, jā, un tad jau viss ir kārtībā. Tad pastāstīšu kaut ko par transporta līdzekļu operatīvo, kas mums šeit atrodas. Varam ieslēgt zilos bākuguņus, sarkanos bākuguņus, ja pavadam kolonu. Jā. Šeit ir upots, jā, pa kuru mēs varam jau dot komandas vadītājiem. Ja viņš kaut ko pārkāp, mēs gribam viņu apstādināt, tad mēs dodam komandas, jā, un varam kaut ko tādu izdarīt. Jā. Jā, vismaz tagad ir kolona pavadīta, tad ir dzirdēts, jā, ka pabrauciet tur nost, vai kā tur saka. Jā. Kolonu, jā, un tā. Tad mums ir arī stacionārā rācija. Ir policijas darbiniekiem arī katram sava rācija individuālā, jā, uz kuru var sazvanīt viņu šādi, jā, tā kā ir, jā. Tad mums ir arī tāda tehnika, jā, caur kuru mēs varam datu bāzi, jā, pārbaudīt transporta līdzekļus un vadītāju. Apliecības varam pārbaudīt caur datubāzi, ieejot, jā, un caur mūsu informācijas centru, jā, arī veikt attiecīgas pārbaudes, vai vadītājiem ir bijuši pārkāpumi vai nav bijuši. Ir arī radars iekšā arī, jā, tā kā šeit ir darbība, varbūt mēs tagad neredzēsim, jā. Ir vairākas funkcijas, ar kurām mēs varam braukšanas laikā patrulēt, braucot pretī braucošu automašīnu, samērīt ātrumu. Tā viņš jau automātiski izmēra to mašīnas braukšanas ātrumu? Mūsu ātrumu parāda un rāda lodziņā patroli. Šeit ir rakstīts, jā, patruļu mašīnas ātrums un pretī braucošās automašīnas ātrums, jā, kas viss tiek fiksēts arī ar video, jā. Viss tiek automašīnas aizmugurējā daļā tiek ievietot video kaste, jā, un viss tiek video režīmā, viss tiek fiksēts.
Laikam kolēģis jau ir kādu cilvēku dabūjis pie dziesmas, ne? Vai tikai pārbaudīt? Es domāju, ir sastādīts administratīvais protokols, izskatījās. Tāda jau pēc pilnas programmas. Nu, aizējām pajautāt, kas tur īsti bija. Uldi, tikko, nu kas te tur bija pa lietu? Kāpēc tika apturēta mašīna? Nu, šobrīd kungs tā kā diezgan bezkaunīgā veidā sanāk mūs ignorēja. Jo mēs patās atrodamies, viņš redz, ka mūs ir vēstējis, esam visu kaut ko. Viņš atļaujās mierīgi braukt, vadīt mašīnu, turēt klausulu pie telefonu un runāt. Danī brīdī, kad es viņu apturu, es viņam saku, cienīts kungs vadītājs, saku, kāpēc jūs tādu darat? Viņš redzēt mūsu klātbūtni un visi. Viņa atbild ir tāda, ziniet, atvainojiet, man ir darīšanas, man nav laika. Nu. Kāpēc tu kļuvi par ceļu policistu? Laikam tāpēc, ka man daļēji jāsaka apniktie šausmīgie pārkāpumi, kas notikās uz riņķī. Kas ir daļēji kaut ko mēģināt darīt lietas labāk. Ja? Un bija brālis, strādāja policijā, viņš teica, un nāc, un kaut ko mēģināsim darīt. Bet, nu, protams, ir patīkama apziņa, ka tu tur var palīdzēt, ir daudz situācijas, izvelks no mašīnām ārā, avārijas un visu kaut ko. Cilvēki ir priecīgi, ja? Bet mēs jau ļoti saskatāmies to negatīvo pusi, jo tanī brīdī, kad saraksta protokolu, teiksim, kaut vai šim pašam autovadītājam, jā, viņš jau ir dusmīgs uz mums. Ja? Mēs viņam esam atņēmuši naudu, viņu kaut kā apbižojuši vai laiku kavējuši. Ja? Nu, varbūt kādreiz sapratīs arī savu. Tad tu vari teikt, ka ceļu policijas darbs ir interesants. Nu, jā, ar stipriem nerviem. Nervus, es domāju, vajag vairāk nekā citās vienā otrā dienestā. Vajadzēs pārbaudīt, jā, transporta līdzekļus. Paldies. Tā kā vadītājiem, kā jau mēs iepriekš redzējām, jā, tika apturēts par pārkāpumiem bez drošības jostas, jā, vadītājs nebija piesprādzējis drošības jostu un lietoja tālruna braukšanas laikā, jā, tā kā viņam tiks piemērots 20 latu sodiņš un 1 soda punkts.